Matemātikas izaicinājums 40. diena. Parastās daļas ievads. Iedomāsimies, ka apulis ir viens vesels objekts. Mēs to varam sadalīt 2 daļās. Varam 5 daļās, varam, 7 daļās. Tad, kad objekts ir sadalīts, mēs varam iekrāsot no tā kādu daļu skaitu. Piemēram, no pirmā es iekrāsošu tikai 1 daļu. Šādā situācijā mēs teiksim, ka iekrāsota ir 1/2 jeb 1 puse. Otrajā objektā es iekrāsošu 3 no 5 daļām. Mēs teiksim, ka ir iekrāsotas 3/5. Trešajā objektā es arī iekrāsošu 3 daļas, bet tās būs jau 3/7. Parastā daļa sastāv no skaitītāja un saucēja. Skolēni tos bieži sauc par augšu un apakšu. Saucējs nosauc, cik daļās ir sadalīts viens vesels. Pirmajā gadījumā saucējs būs 2, jo objekts ir sadalīts 2 daļās. Otrajā saucējs būs 5, trešajā saucējs būs 7. Skaitītājs saskaita iekrāsotās daļas. Pirmajā skaitītājs būs 1, jo iekrāsota ir 1 daļa. Otrajā skaitītājs būs 3, un arī trešajā skaitītājs būs 3. Tuvākajās nedēļās, pamatojoties uz šo, mēs no jauna izgudrosim likumus, kā strādāt ar parastajām daļām. Bet tikmēr vēlos paziņot, ka jau 22. novembrī mums ir iespēja tikties jauno fiziķu skolas nodarbībā, kurā varēsiet dzirdēt manu lekciju par morfīdiem un vēl daudz ko interesantu no maniem kolēģiem. Paspēj pieteikties, jo vietu skaits ir limitēts. Pasākums ir bez maksas.